Gandrīz 10 000 līdzjutēju klātbūtnē šovakar Arēnā Rīga. Rīgas Dinamo izcīnīja savu 4. uzvaru pēc kārtas ar rezultātu 4-2, apspēlējot zvaigžņoto un ļoti spilgtiem un skaļiem uzvārdiem bagāto Sanktpēterburgas SKA vienību. Lielā mērā dēļ komandas nosaukuma, dēļ zvaigznēm, dēļ SKA komandas kapteiņa Ilja Kovaļčuka līdzjutēji atnāca šovakar uz Arēnu Rīga atbalstīt savējos. Pēc spēles, protams, mēs gribējām arī uzprasīt spēles viedokli, komentāru no pretinieku komandas kapteiņa, bet, laikam zaudējums bija viņam pārāk spēcīgs. Uzreiz pēc spēles mēs parunājām ar pirmo vārtu autoru, un viņš sniedza mums interviju un komentāru par aizvadīto spēli, zaudējumu un atmosfēru Arēnā Rīga. Что сегодня не получилось или чего не хватило для команды СКА в Риге? Я думаю, пока нет того везения, которое было в начале сезона, но сейчас мы находились под нагрузкой небольшой. Но это никак нас не оправдывает, мы должны выходить, играть. И во втором периоде расслабились, думали, что игра пойдет намного легче, чем в первом, но так не оказалось. С Ригой всегда такие упорные игры. Можно ли сказать, что Рига для вас такой не особо хороший, удобный соперник? Да, мне кажется, нет удобных соперников сейчас в данной лиге. Всегда против СКА, когда играет, народ, конечно, приходит, поддерживает. Чувствовали ли вот эта поддержка и как играть против такой поддержки для Динамо Рига? Не трудно ли? Не, это наоборот, как бы и хозяев завозят, и гостей, а поддержка здесь просто сумасшедшая, действительно. Конечно, чуть похуже, чем у нас в Ледовом, но здесь очень здорово болеют и очень красочное шоу перед началом матча. Молодцы. Большое спасибо за игру. Спасибо. Augstu dušu no Miķeļa Rēdliha jau otrajā trešdaļā saņēma Pēterburgas SKA komanda. 2 skaisti gūti vārti. Pirmos tiešām izcīnīts vārtu guvums, otrais pēc teicams asistenta piespēles tālšāviens, kur pretinieku komandas vārdsargs Salaks vienkārši pat nepakustējās. Pēc mača arī Miķelis padalījās ar saviem iespaidiem par skaisto uzvaru. 2 gūti vārti 4. uzvarā pēc kārtas. Protams, ļoti patīkam, bet vai īpaši patīkam vārds grūti pret tādu komandu kā SKA? Jā, protams, ka tomēr spēcīgs pretinieks un vienmēr patīkami uzvarēt šādu pretinieku. Par saviem gūtajiem vārtiem pirmie, kā sāka ar gaļu iegāja iekšā? Jā, veiksmīgi šodien sanāca, jā. Vai jūti, ka šodien bija visvairāk apmeklētākā spēle vai laukumā to varēja just to līdzjutēju atbalstu? Jā, šodien bija atbalsts vienkārši vienreizēs no faniem. Es domāju, tas mums palīdzēja uzvarēt. Vienmēr ar SKA ir tādas sīvas cīņas pie viņiem laukumā Pēterburgā, arī pie viņu atbalsta mēs zaudējām tikai 1-2, šodien 4-2. Kur ir grūtāk spēlēt, pie viņu atbalsta vai viņiem pie mūsu atbalsta? Man īstenībā patīk tur spēlēt, tur arī vienmēr ir tāds atmosfēra un it kā, protams, par viņiem jau fano, bet tik un tā tur arī labi. Bet, protams, es domāju, tur, protams, ir grūtāk, jo mājās tomēr pie saviem skatītājiem, pie šādi sevišķi, kā šodien bija atbalsts, ir vēl papildus adrenalīns. Paldies par skaistu uzvaru. Paldies. Otrajā trešdaļā teicams vārtu guvums arī Andrim Džeriņam, kad rezultāts kļuva 3-1. Spēles beigās Andris arī nopelnīja noraidījumu 2+2 par kautiņu, bet tas jau bija tikai emociju uzplūdā. Paldies par skaistu uzvaru, līdzjutēji noteikti novērtē tev 3. gūtie vārti pavisam godīgi, vai mērķēji, kur meti, jo trāpīja pašā devītniekā. Jā, es gribēju redzēt, ka tur brīvs ir. Es saprotu, ka laikam Mārsurs vispār neredzēja metienu brīdi. Trāpīja laikam perfekti. Vai tieši pret SKA ir kaut kāda savādāk šīs emocijas, ka gūst vārtus? Es domāju, tieši tas, ka pret SKA, es domāju, vairāk tas, ka šodien bija pilns tribīns, pilna arēna un tās emocijas vienkārši pāri malām līst vienkārši. Uzkurināja atmosfēru arēnā arī ar noraidījumu, ar nelielu domstarpību ar pretinieku komandas spēlētāju. Vairāk jautājums, vai tev nebija bail, jo pavisam nesen tev deguns bija lausts? Nē, nebija tik traki. Vairāk pa citām roku traumām es domāju nekā pa degunu. Deguns jau salikt. Kas saka, degunu var salikt apakaļ, gan jau viņš salikt. Paldies par skaistu uzvaru. Nav par. Šāda atmosfēra, kāda valdīja šovakar Arēnā Rīga mačā pret Sanktpēterburgas SKA, šajā sezonā vēl nebija bijusi. Ļoti patīkami. Paldies visiem, kur ieradās. Jauns apmeklētības rekords ir uzstādīts un jauns skaļuma rekords ir kritis šajā 14.–15. gada kontinentālās hokeja līgas sezonā. 111,7 decibeli. Es domāju, mēs varam vēl labāk. Aicinām līdzjutējus izmantot Rīgas Dinamo jau sagatavoto Ziemassvētku dāvanu un uz nākamo spēli 24. novembrī, kad šeit viesosies Helsinku Jokerit komanda, iegādāties ieejas biļetes ar 50% atlaidi. Un kā mēs smejamies,
Helsinki Jokerit ir vienīgā komanda, kur uz Rīgu nebrauks ne ar autobusu, ne ar prāmi, ne ar lidmašīnu. Viņus atvedīs pats īstākais un vienīgais pasaulē īstais Santa Klauss no Labzemes savās Ziemassvētku kamanās. Aicinām jūs pirmdien 24. novembra vakarā kopā ar saviem bērniem un ģimeni sasveicināties ar Santa Klausu un uzrakstīt viņam savu Ziemassvētku novēlējumu. Mēs ar Mārci Krasovski savas vēstules jau esam sagatavojuši. Tiekamies!